Es domāju, ka dzīvē viss ir māksla. Ko jūs darāt, kā jūs ģērbjaties, veids, kā jūs kādu mīlat un kā jūs runājat, jūsu smaids un personība. Tas, kam jūs ticat un visi jūsu sapņi, veids, kā jūs dzerat tēju, kā jūs rotājat savas mājas vai ballīte, jūsu pirkuma saraksts veikalam, ēdiens, kuru gatavojat, kā izskatās jūsu rokraksts, un tas, kā jūs jūtaties. Dzīve ir māksla. Laipni aicināti Mākslinieces salā. Mani sauc Ginte, un es esmu šīs grāmatas, attiecību dienas grāmatas sievietēm, autori. Šajā Mākslinieces salā veidošu video par lietām, kas jums ir svarīgas. Esmu izveidojusi kursus. Viens ir uzvelt savus spārnus, un otrs kurs ir dzīves mākslinieces ceļš. Links uz šiem kursiem ir apakšā zem šī video. Mēs esam radošas būtnes, un mēs radām visas situācijas savā dzīvē ikdienas. Mēs radām savus lēmumus, mēs ikdienas izvēlamies. Radošums ir vajadzīgs arī mūsu problēmu situācijās, jo tikai ar to mēs varam atrisināt piņķerīgas problēmas. Radošums ir mūsu dzīvības enerģija. Ja mēs ļaujam tai plūst, mēs spējam izteikt sevi un savas sajūtas, un līdz ar to jūtamies labi un jūtam gandarījumu. Radošuma atraisīšana ir galvenā tēma kursā dzīves mākslinieces ceļš. Ja tevi interesē dzīvot drosmīgi un atļaut savam pilnam potenciālam uzplaukt un atraisīties, tad uzraksti man. Sarunāsim, kad šo kursu var sākt, kā arī atbildēšu uz visiem jautājumiem, kas tev par to būs. Strādājot ar klientu, es dodu dažādus uzvedņus, kurus darot atraisās radošais spēks, kurš daudz vairāk spēj paveikt pašā klientā nekā tas, ko es viņam varētu izstāstīt. Tāpēc arī savu grāmatu, attiecību dienas grāmatu sievietēm rakstot, es to uzrakstīju kā pārdomu grāmatu, kurā vairāk ir uzvedņi un uzdevumi, aktivitātes un jautājumi nekā teorija. Jo visvērtīgākais ir tas, ko mēs katra pati izdomājam. Un tam ir daudz lielāks spēks, jo tieši tas ir tas, kas maina mūsu sajūtas un situācijas. Tā vietā, lai uzrakstītu biezu grāmatu par teoriju, kādām ir jābūt attiecībām, es uzrakstīju jautājumu grāmatu, kas kā gids ved noteiktā maršrutā. Tu piesakies uzvelt savus spārnus projektam. Pamēģini. Tur viss pa solītim ir uzrakstīts, kādā veidā uztaisīt šo te portretu, un tu izbaudīsi procesu. Un šis bezmaksas projekts saucās, ko iekšējais kritiķis tev gribēja pateikt. Šajā YouTube kanālā Mākslinieces sala es likšu iekšā atbildes uz jūsu jautājumiem. Droši jautājiet, ja es varēšu, es noteikti jums atbildēšu un uztaisīšu video par to. Ja ir interese par šiem kursiem, tad droši klikšķini uz linkiem, piesaki, lai tev jauka diena. Atā!